Tik zaļš Siguldas svētku laukums ir tikai reizi gadā, kad šurp no visas Latvijas sabrauc stādaudzētāji. Neskaitāmu šķirņu augļu kociņu un dažādi košumu krūmi vienaldzīgu nespēja atstāt nevienu. Gan atraitnītes nokaranās, gan petūnija, gan roze, vīteņroze, skaisti oranža ziedēs. Jums ir tāda mazdārziņa, jeb lieldārziņa? Mazdārziņi. Privāti mājai mazdārziņš. Un tad jau katru gadu kaut ko piestāda klāt? Kaut ko piestāda klāt, jā, jo ļoti patīk ziedi un viss patīk. Rušināšanās mazdārziņos daudziem ir iecienītākais vaļasprieks, un malā nespēja palikt pat tie, kuriem dārziņi nemaz nav. Uz Brīvības ielas balkonu. Aha, pat uz Rīgu prom. Pat uz Rīgu projām. Atraitnīte taču ir ar savu sejiņu, ar savu smaidiņu, vismīļākā puķīte. Un kas gan tā būtu par parādi bez ziedu karalienēm rozēm? Šogad populārākās esot pildītās ar kruzuļainu maliņu, un, protams, tām ir jāsmaržo. Bet ja abas rokas jau aizņemtas, var palūkot, ko Latvijā ražot arī atpūtas mirklim. Es nezinu, izstāst pagaidām, ka vairāk stādi, bet ir arī liela interese, jāsaka, necerēt liela interese par gala produktu arī tomēr. Pēc vairāk kārtīgiem mājvietas meklējumiem stādaudzētāju gada lielākais notikums jau otro reizi notiek Siguldā un šķiet šoreiz uz palikšanu. Īpašais ir tas, ka šis ir tā kā Latvijas vidū vairāk. Te sabrauc vairāk cilvēku ar lielākām vēlmi buķetēm. Teiksim, viņiem vajadzīgi ir liela dažādība. Stādu parāde, kurā piedalījās vairāk nekā 100 stādaudzētāju tikai ar Latvijā audzētiem augiem, šopavasar notika jau 9. reizi. Sandra Litāne, Andris Pāns, TV Spektrs.